Esmu Agnese Gromova-Ģūrene, tālmācības vidusskolas Rīgas komercskolas, angļu valodas skolotāja un arī direktores vietniece metodiskajos jautājumos. Mūsdienās arvien vairāk un vairāk vecāki izvēlas saviem bērniem mainīt skolu. Iemesli ir ļoti dažādi. Daudziem ir mainījies dzīvesveids, daudzi ir sapratuši, ka dzīve ievieš savas korekcijas un ir jābraukā, piemēram, uz ārzemēm vairāk, ir ceļojošās ģimenes, ir daudz talantīgu bērnu, kuri nespēja apvienot mācības ar ikdienas ar saviem hobijiem un treniņiem, mūziku, mākslu un tā tālāk. Un ir arī viena sadaļa tādi bērni, kas nevar izturēt skolā, jo skolā ir pārāk liels troksnis, vai pārāk ātrs temps, vai arī attiecības nav noslēpums, ka Latvijā ir ļoti augsts mobbinga risks un slieksnis. Un tāpēc arī daudz izvēlās tālmācību kā risinājumu.